stāsti Latvijai. Esiet sveicināti Izstāst Latvijai skatītāji! Mēs esam Ziemassvētku noskaņās un meklēsim dāvanu mīļajiem. Vai pa zemi, vai pa gaisu, salatētis nāk ar maisu. Kas to zina, vai man kas tiks, varbūt pašu maisā liks. Ko likt galdā un ko dāvināt mīļajiem? Skatāmies! Izstāsti Latvijai. Ja tu būvē vai remontē, meklē būvniecības ABC. Ja jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Izstāsti Latvijai. Tava mīlestība ir vissvarīgākā dāvana. Visas citas dāvanas atradīsi iepirkšanās centrā Akropole Alfa. Ziemassvētki nav iedomājami bez svētku tirdziņa. Akropole Alfa svētku tirdziņā dāvanas, gardumi mammai, tētī, brālim, māsai un draugiem. Dāvanas ar mīlestību no sirds. Svētku gaidīšanas laiks ir sācies. Ienes Ziemassvētku smaržu savā mājā. Trauki, virtuves piedarumi. Rito, lai dzīve skan. Katra vēlēšanās var pārtapt par dāvanu kopā ar Eironix. Ģimenes vietpalīgi, kvalitatīva video un audio tehnika. Viedierīces, aksesuāri. Dāvini prieku, dāvini spēli. Vakars ģimenes lokā kopā ar Brain Games. Izvēlies spēļu komplektu ģimenei, bērniem, entuziastiem vai ballītēm. Apģērbi un apavi vīriešiem, sievietēm, bērniem, pusauģiem no JD Sport. Šis apģērbs lieliski noderēs kopīgām ziemas aktivitātēm laukā ar ģimeni. Es nezinu, ko iesaka vilkt mugurā modes eksperti Ziemassvētkos un jaunajā gadā, bet man patīk šis. Itāļu izsmalcinātība un meistarība. Atrodi savu es ar vienīgo Dan John veikalu Rīgā. Vislielākā dāvana ir mīlestība. Visas citas dāvanas atradīsi šeit, iepirkšanās centrā Akropole Alfa. Izstāsti Latvijai. Ziemassvētki tās ir sajūtas, kas piepilda sirdi ar siltumu un tuvību. Atceries, vissvarīgākā dāvana ir mīlestība. Visas citas atradīsi šeit, iepirkšanās centrā Akropole Rīga. Atrodi sev ideālo dāvanu Akropole Rīga svētku gardumu un dāvanu tirdziņā. Noķer svētku sajūtu un iegādājies dāvanas saviem mīļajiem. Dāvana ar mīlestību no sirds. Dodamies uz jaunatvērto veikalu Alan Deko. Kas gan ir Ziemassvētki bez burvīgas, mājīgas atmosfēras? Izvēlies rotājumus, kas tavai mājai piešķir svētku sajūtu. Veikalā Van Graf atradīsi vairāk kā 200 starptautisku modes zīmolu svētkiem un ikdienai. Līdzās karstvīnam un gardumiem neaizmirsti svētku tērpam ir nozīme. Dāmām kleitas, 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 kleitas. Kungiem uzvalks, uzvalks, uzvalks. Šis noderēs ballītei. Ha! Svētku galda mīlestību Ziemassvētku burvības radīšanai atradīsiet šeit, veikalā Lāči. Ģimenes karu mīļie. Neaizmirsti par dāvanu komplektiem. Gardumīļi novērtēs. Toys Planet – tā ir vieta, kur piepildās sapņi.
Šeit atradīsi visas bērnu sapņu rotaļlietas. Es savu atradu. Atrodi arī tu. Dāvini mīlestību. Svētkos neaizmirsti arī par saviem mājdzīvniekiem. Pet City ir paradīze saimniekiem un viņu mīluļiem. Lieliska dāvana sunītim un kaķītim. Tava vissvarīgākā dāvana ir mīlestība. Visas citas atradīsi šeit, iepirkšanās centrā Akropole Rīga. Izstāsti Latvijai! Iepriecini sevi ar skaistiem pasākumiem. Apmeklē operetes teātri kopā ar draugiem, radiem un saviem mīļajiem. Ieskaties operetesteātris.lv. Veselība ir dārgākais, kas mums ir. Sargāsim viens otru. Un jau šodien izmanto Izstāsti Latvijai kodu un pasūti tieši no ražotāja noliktavas ar 20% atlaidi. Ieskaties Epsorin LV. Šī būs lieliska dāvana Ziemassvētkos. Esmu Dailes teātra aktrise Olga Dreģina. Neskatoties uz maniem cienījumiem gadiem, esmu ierindā, joprojām spēlēju, dziedu izrādēs, filmējos. Kā man tas izdodās? Vienmēr esmu bijusi fiziski aktīva un lietojusi dabīgus uztura bagātinātājus. Jau 2 gadus mana izvēle ir Latvijā ražotais, dabīgais Epsorin. To lietoju regulāri, ievērojot instrukciju. Epsorins man dod dzīves prieku, enerģiju un veselību, par ko pārliecinos asins analīzēs, jo tam ir lieliska iedarbība uz organisma imunitāti. Jaunu kursu uzsākšu jau šodien, lai laicīgi sagatavotos rudens vīrusu sezonai. No sirds iesaku Epsorinu visiem, kas rūpējas par savu veselību, sevišķi senioriem, jo tam ir iedarbība arī uz locītavām un kauliem. Uz pasaules nav brīnumu līdzekļu, bet par laimi ir patiesi efektīgs ekstrakts Epsorins. Tā spēks ir veselības profilaksē, ja to lieto regulāri. Vismaz 2 pudelītes gadā, rudenī un pavasarī. Varat ticēt, nekad nereklamētu to, par ko pati neesmu pārliecinājusies. Tātad būsim aktīvi, prātīgi un priecīgi. Tad arī veselība saglabāsies ilgāk. Izstāsti Latvijai! Siera štelle. Svaigie sieri no Latvijas roku darbs. Vēlamies izcelt ziemassieru un īpašo jaunumu puscieto sieru. Lai gardi un skaisti Ziemassvētki. Un galdā sierštelle. Mēs atrodamies Sieršteles siera fabrikā, un mēs esam lepni un pat priecīgi par to, ka varam pastāstīt par mūsu produktiem. Šie sieriņi un šie produkti top jaunās telpās ar jaunām emocijām, bet ir tas pats foršais roku darbs. Mūsu Sieršteles siera produktu kopējais piedāvājums pārsniedz 30 dažādus siera veidus. Attīstam jaunos produktus, domājam par mūsu pircēju pirmām kārtām, jo arī mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina šo Latvijas garšu, tātad gan pieniņš, kas nāk tepatās no Ogres novada, gan arī visas pārējās izēvielas cenšamies iepirkt no Latvijas ražotājiem, lai mēs būtu, kā saka, sava ģimene un lai arī
pārdotais produkts un naudiņa paliek ģimenē. Gribu pateikt lielu paldies saviem kolēģiem par viņu ieguldīto darbu katrā šī siera ritulīša tapšanā, jo viņi ar savu mīlestību un ieliek un ar savām rokām katru šo sieru ritulīti apmīļo un ieliek smuki maisiņā, un tā viņš nonāk pie pircējiem. Mūsu Sieršteles siera ražotne ir savs firmas veikaliņš, kas strādā darba dienās. Mēs aicinām uz šejieni, un šeit ir unikāli un daudz produktu, vislielākais produktu klāsts no visa tā, ko mēs ražojam. Katru nedēļu arī ir kaut kādi jaunumiņi, ir kaut kādas tādas lietas, kas nav redzamas mūsu sadarbības partneru veikalos. Līdz ar to aicinām mūs apmeklēt. Mēs Sieršteles siera kolektīvu vārdā gribam pateikt lielu paldies pircējiem par to, ka pircējs ir lojāls un pērk Latvijā ražotos produktus. Tas ļauj attīstīties uzņēmumiem. Izstāstī Latvijai. Kas var būt labāka dāvana par mūsu mīļoto cilvēku veselību? Uzdāvini veselību. Ieskaties Epsorin LV. Izmanto Izstāsti Latvijai kodu un saņem 20% atlaidi. Buongiorno, buongiorno. Mani sauc Roberto Meloni, un es esmu šeit, jo es gribu pateikt paldies šim brīnišķīgam produktam Epsorin. Es negribu runāt tā kā būtu reklāma, bet mans paldies būs no sirds. Man vienkārši bijušas problēmas ar muguru. Sākumā es domāju, ka es tikšu galā ar fizioterapiju, bet tomēr dakteris man teica, ka ne. Kad vajadzēja izoperēt, operācija bija, viss gāja ļoti labi, viss bija forši. Bet tad sākās rehabilitācija, un man rehabilitācijas laikas sākas ar to, ka tomēr man bija liela problēma ar kreiso kāju, kurus jūs tagad redzat ļoti kustīgo. Protams, kad man sākās sāpes, runājot par savu pieredzi, es ar pretsāpju līdzekļiem uz urā, līdz tam brīdim, ka pat viņi pat nestrādāja. Tāpēc vēl vienu labu ieteikumu. Rūpējamies par sevi, bet rūpējamies lietojot dabiskas lietas. Tad vienā brīdī es saņēmu vienu zvanu, lai pamēģinātu Epsorin šo produktu. Es jau lietoju viņu gandrīz 3 mēnešus īstenībā. Sākumā nepamanīju, bet pamazām arvien vairāk un vairāk man tā sajūta paliek labāka un labāka, pašsajūta labāka, es jūtos mundrāks, es guļu ļoti labi, un tas ir ļoti svarīgi. Un ne tikai, piemēram, es nezinu, ka tu ir pie friziera, un tas frizieris tev saka, Roberto, tev palika labāka matu āda, tev mati ir stiprāki. Man paši fizioterapeiti un visi cilvēki, kas ar mani ir iesaistīti, lai rehabilitācijas notiek pilnvērtīgi, diezgan priecīgi, ļoti priecīgi, un tā rehabilitācija gāja daudz labāk, un es jūtos daudz labāk. Ja jums ir kaut kādas problēmas, piemēram, pašsajūta arī nav laba, nav spēka, nesi priecīgs, es iesāku pamēģināt šo Epsorin, jo ar šiem pilieniem, es viņu saucu par brīnumu pilieniem, jo šie brīnumu pilieni skan interesanti, bet tā ir. Mans maids ir plašāk un es jūtos daudz labāk. Es iesaku arī jūsu pašlaik, uzreiz domājiet par sevi, jo Dievs mums iedeva šo templi, un par šo templi ir jārūpējas, un es to sapratu, un tagad es par viņu rūpējos daudz labāk un kārtīgāk. Domas, ko es varētu jums pateikt, pamēģiniet Epsorin un ticiet man, jūs arī jutīsiet daudz labāk. Tā, bez nekādām reklāmas nolūkiem, tas ir no sirds, no nerviem, no kājām, no pēdām, no visa sava ķermeņa. Izstāstī Latvijai. Šodien mēs parunāsim par tēmu urīna nesaturēšana sievietēm. Tā ir diezgan bieži sastopama problēma, kas ļoti pasliktina dzīves kvalitāti sievietēm. Un visbiežāk tas notiek pēc dzemdībām. Pēc PVO datiem 70% sieviešu pēc dzemdībām ir dzimumorgānu noslīdējums, bet tikai 30% ir tā saucamā slodzes urīna nesaturēšana. Bet tam ir izcinājums.
Un risinājums ne tikai biksīšu ieliktnīši, bet arī gan medikamentos, gan risinājums ar tā saucamo lāzeru procedūru. Ja mēs runājam par lāzeru terapiju makstī, tad tas ir brīnišķīgs ārstēšanas veids, jo viņš ir nesāpīgs, tas ir nekaitīgs un, kā es skatos, ar ļoti labiem rezultātiem jau pēc 4 nedēļām no terapijas brīža. Protams, rezultāts nekad nebūs uzreiz, bet 4 nedēļu laikā aktivizējās tādas šūniņas, kas mūsu organismā ir fibroblasti, kas sintezē kolagēnu. Un līdz ar to maksts gļotāda paliek tvirtāka, uzlabojās asinsrite, līdz ar to lubrikācija. Maksts arī gan vizuāli, gan arī sašaurinās, līdz ar to uzlabo arī seksuālās attiecības. Mīļās meitenes, nāciet un risināsim jūsu problēmu ar mūsdienīgām ārstēšanas metodēm, lai jūs būtu veselas, smaidīgas un laimīgas. Izstāstī Latvijai. No 1. februāra Kleistu ielā 31 ir atvērts jauns Averto veikals. Viss dārzam un mājai. Dosimies skatīties! Averto veikalā ir plašs sortiments. Viss, ko vēlaties, sākot no laiskas atpūtas, aktīvas atpūtas vai mierīga pasēdēšana pie ugunskura. Averto veikala plašais preču sortiments ietver dažādas preces, sākot no siltumnīcām un lecektīm līdz sporta precēm un dārza instrumentiem. Ja jums patīk rušināties dobē, viss, ko sirds kāro, puķu podi un dažādas lietiņas. Dārza instrumenti palīdzēs jums uzturēt dārzu kārtībā. Viss, ko var vēlēties viens īsts saimnieks, sākot no malkas statīva. Daudz un dažādi. Un, protams, mierīgi pagrillēt kopā ar draugiem. Veikala sortimentā ir arī garāžas un autonojumes, dārza apgaismojums un svētku virtenes, sildītāji un elektroniskās preces, koka mājas, un tas vēl nav viss. Grilliņš liels, pavisam liels, mazāks, liels, trīkājs, kā ir, kur cepļi. Visplašākais polikarbonāta siltumnīcas piedāvājums Baltijā. Ar darba pieredzi 15 gadus. Izvēloties Averto siltumnīcas, jūs iegādājaties kvalitāti, uzticamību un ilgtspēju. Nāciet uz Averto veikalu Kleistu ielā 31. Viss, ko jūsu sirds vēlas, labākie risinājumi dārzam un atpūtai. Izstāstī Latvijai. Lai gardi un skaisti Ziemassvētki kopā ar saviem mīļajiem. Izstāst Latvijai komanda vēl jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Izstāstī Latvijai. Ja tev ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, pievienojies valsts policijai. Mainīt profesiju 3 mēnešos un kļūt par policistu? Jā, tas ir iespējams. Ja tev jau ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, piesakies vakancei valsts policijā. Pēc veiksmīgi nokārtotām fiziskām sagatavotības un veselības stāvokļa pārbaudēm tiksi uzņemts dienestā un 3 mēnešu laikā apgūsi profesionālās pilnvērtības izglītības programmu Policijas darba pamati valsts policijas amatpersonām. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Policists LV. Maini profesiju 3 mēnešos.
Ja tev ir jau augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā. Tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir jau augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā. Tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir jau augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā. Tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Izstāsti Latvijai! Paldies, ka skatījāties! Uzdāviniet saviem mīļajiem patiešām to, ko viņi ļoti vēlas. Izbaudiet šo laiku, piesakojiet mums sociāliem tīkliem un tiekamies! Atā!